un Daugava bija tāda šaura, nu tā kā normāls viss upes. Tagad tur, kur mēs šodien tikko braucām ar laivām, bija no šīta līcīša. Mēs airējām uz šeieni. Tad te bija tas pudurīts un tās meldri, tā kā saliņa. Un tad mēs iegriezāmies šajā līcītī. Tad dosimies uz pieminekli un tad pa salu uz 7 nezināmo kapu, tad geocašu un tā tālāk. Nu jā, un šeit var redzēt, kāda sala izskatās šobrīd, kad ūdens ir apludinājis to teritoriju. Tad lielākā daļa šobrīd ir zem ūdens. Un par Nāves salu šo vietu iesauc tāpēc, ka laikā no 1915. līdz 17. gadam, jāprecizē mēneši, šeit norisinājās diezgan cīvas kaujas starp divām armijām. Gadsimts arī jāprecizē. Šitā vieta bija strateģiski svarīga, lai vācu karaspēks nevarētu vienkāršā veidā ieņemt Rīgu. Tāpēc šo vietu bija jāaizsargā, jo šeit bija iespēja no šīs vietas varēja ļoti viegli pāriet pāri Daugavai pa tādu koka tiltu uz Ikšķilas pusi un tad apiet Rīgu no otras puses. Un tā kā šeit pirmo reizi tika pielietots Austrumu frontē indīgā gāze iprīts, un tas bija pirms 100 gadiem, nedaudz vairāk, tad ar to arī šī vieta savā ziņā slavena. Un Nāves sala, tāpēc, ka daudzi karavīri gāja bojā, patiesībā abās frontēs, abās armijās, gan vācu spēki cieta liels zaudējums, gan Krievijas. Toreiz tā bija, kas tā bija? Cara armija un arī latviešu strelnieki pirmie bataljoni. Lūk tā, pēc tam varam bildes aptīties. Cikls par godu Nāves salas kaujas 100-gadēji, un sestdienā 24. septembrī kā reiz bija tā diena, kad šeit kursēja ļoti daudz laivu. Plosas liels, 3 laivas, arī krasta apsardzes puteri bija pāri Hesam atvest ar mašīnām smagajām, un tad visu laiku būtībā tā kā tramvajs te gāja. Tusiņš Nāves salā. Visi izdzīvoja? Un visi izdzīvoja, jā. Un tad viena no akcijām bija ziedu vainags pie šī pieminekļa, kuru atklāja 1926. gadā pēc Ežģena Laubes projektētās skices. Un šis arī pirmais piemiņas. Mēs nobildējamies, pieminekļu pakājiem visi. Maziņie priekšā, lielie aizmugurē. Tāda es eju aizmugurē, man taču 200 tā veļu. Tā cepur viena Nu, viss skatās. Apiņu un apvalkiņu varam. Es vienkārši pēkšņi aizmirst kājas. Izrādās, dāma. arī labi, ne? Tādos tur džinsos. Es tev turu, jā. Viņš ir jāmet. Māsā. Tagad dzēlas uzmanīgāk galvu. Jā, uz leju spīd. Tētī! Tā, nākamais. Jā, paņemsim. Man Šitien jāmeklē? Jā, uz leju. Te kaut kur ir ieaukiet. Bet tev uzmanīgāk garāk. Mācīte man roka! Mēs esam Mēs toaletē. Mēs zem toaletes. Jā, labi, Laikam davai, augšā čau. tur pie viena no caurumiem būs. Vai, tātad Mēs ap pneimoliftā. idejas... Tu man spīdi acī. Nu. Geocache punktu būtība ir tāda, ka plasmas hermetiski slēgtos konteineros tiek noslēpti dažādi suvenīri, lielāki, mazāk. Tie konteineri tiek nolikti dažādās publiski pieejamās, vieglāk, grūtāk vietās, kā piemēram šajā salā. Un tad cilvēki reģistrējās internetlapā, aprīko sevi ar vietāluņiem un GPS iekārtām un dodās meklēt. Un tad, kad viņi nonāk tajā vietā, tad viņi sāk vietā, kur geocache nolikts, noslēpts slēpnis, viņi viņu meklē. Katrs slēpnis vēl sadalās ar pieejamības līmeņiem, grūtāk, vieglāk.
ar dažādām, teiksim, vai ir vajadzīgi palīdzību līdzekļi vai nē. Šajā gadījumā šis geocache ir tādā ziņā grūts, ka te pirmkārt ir uz salas, ir jāatbrauc ar laivu, sausām kājām tu nevar atnākt. Un otrkārt, viņš arī ir nedaudz jāpameklē. Tas nekas, ja mēs nonākam pie šī bunkura, mums vēl ir jāatrod, kur viņš atrodas. Programmā, ko mēs lietojam aplikācijā, ir dažkārt ir zinām tā kā uzvedinoši apraksti, kur meklēt, kur skatīties. Un šajā gadījumā Tīna jau atrada, parāda Tīna, kur viņš ir nolikts. Viņš ir nolikts augšā. Tie, kas nav, var aiziet lielajā apskatīties. Bet es te rokas turu, jo tas dzelzi, galva var apdaudzīt. Jā, var apsīties, kā izskatās tas konteiners, ka viņš ir nolikts miera stājā. Un pēc tam mēs viņu varam izņemt ārā un arī paskatīties, Rokas kas tur ar ir iekšā. Jā, var. Ņemam ārā? Jā, ņemam ārā. Nu, Nu, ņem ārā. nē, es viņu tur neliku. Redzi? Ai, nu man nodzis, Jūri nodzis tavs lūk. Nu, Kurš viņu tur nolika? nu, to nolika šī slēpņa autors. Viņu nolika. Bet, Tagad mēs kaut kā ierakstām. nē, nu mēs varam tādu noliekam šitien te uz šeit, attaisam viņu vaļā. Jā, uzrakst 6. A klase traki atbraukt. Nu, īsti ir tā, ka tur ir vesela, neliec. Tur ir, padara lūdzu, Eliršino. Ir tā, ka ir vesela, teiksim, nu, teiksim tā, priekšraksti vai tāds ētikas kodeks, ko drīkst darīt, ko nedrīkst. Un, nu, slēpņi patiesībā tas ir tāds dārgums. Tas ir tāds dārgums, un, jo līdz šeit, lai nokļūtu, es domāju, ka jums bija jāpārvar viss kaut kas. Un tātad te ir viss kaut kādi čeki, dažādas lietiņas, te ir aitiņa, zlācītis, kāds ir atstājis arī savu bildi, bet tas, ko mēs meklējam... Sērkociņi. Nē, mēs meklējam... Re, kur ir? Jā. Mēs meklējam... Šitā te ir tā saucamā pieraksta grāmatiņa, kurā visi ierakstās, kur viņi kur ir atraduši, jā. Un šeit ir ielikts arī sērkociņi, te ir ielikts rekur, kur es minēju, mitruma tāds absorbētājs. Ja, tam visam jā, ir nozīme, un šeit ir arī zīmulīts. Bieži vien ir ielikts asināmais. Un tad šarāda kaut kāda? Nē, nav šarāda, tu vienkārši esi pabijis šeit, atzīmējies, ka tu šeit esi bijis, tu vari, šito te tu vari paņemt, ieliekot kaut ko citu iekšā. Tas kā pierāda. Jā, nu vai piemiņa, teiksim tā. Un Kaut ko jāatstāj tā atstājot vietā, un šī ir grāmatiņa. Paralēli tam visam, tātad, ko es minēju, ir vairākas aplikācijas, kā to visu var arī reģistrēt internetā vai mājaslapā. Un šitā te ir tā aplikācija CGeo, kurā tad attiecīgi var skatīties, meklēt kartē, doties uz un tā tālāk. Un, nu, dabūt tos aprakstus un tā. Viss, šajā gadījumā mēs visu atstājam kā ir, vai arī kāds ir reģistrējies. Ir tā, ka mums īsti nav jēga kaut ko rakstīt, jo vismaz es neesmu reģistrējies kā geocache lietotājs. Mēs varam ierakstīt vienkārši, ka mēs 6. A klase bijis. Jā. Cik daudz ir tādu cilvēku? Vispār tā ir kustība, kas ir... Gadskaitu nepateikšu, tika atrast 7 mirušo, tā teikt, atliekas. 7 karavīri. Nu, viņus nebija iespējams identificēt, kas tie ir, kuram karaspēkam piederību, un attiecīgi viņus tā kā abadīja šeit un atzīmē šo vietu. Nu jā, nav zinu. Saucās vieta ir 7 nezināmo kaps. Ierakumi, jā, nu tāds dziļas bedres, jā. Laikam tā kā paraudzīt. No kādām, kur tika slēptie mīnmetēji, viņi no šitādiem bunkurīšiem mājiņām arī šāva ārā.
tu šitiem būtu jau 100. Nē, bet pēc man ne. Latvieši kaut ko nozaga telējā. Tam ir uzbrukā, lai stāvēt Krievs. Vienreiz es gāju, nu man bija vajadzība aiziet uz krūmiem. Un es atradu reāli nesprāgušu lādu. Sēdēsim, sievieķiem! Sēdēsim! Manā svētku palīdzēs. Bišķi vēl. Jā, meitenes ielika, jā! Tā, gribu sūkt vai gribu? Gribu. No? Lūdzu. Ja tu vēl desas, Un tur, kur cepu vīram Gaļa, dasu. gaļa. baigi dūmi, ko man ir priekšlikums. Nu, paceliet, kam ir termosi. Man! Uzsēsim fotogrāfijā tevi. Bet strādā tāpatām. Man ir vīno. Tā tad, Jā. Par 6. A. Jā. Lai viņi mūžīgi mūžos paliek tik traka. kā viņi Paldies, tagad. Jurim. Jā, tieši tā, Jūri, paldies. Paldies Dievam par skaisto laiku. Ka tu mūs šodien lupini. Ka nav vējš, jā, lietu. ka jā, vēja es domāju nebija. tā, ka galvenā mācība, ko mēs varam gūt no šī te, ka es jau arī šaubu, vai bet es zināju to, ka lai kāda arī apstākļi būs, bet ja mēs atbrauksim līdz upēm, mēs iekāpsim. Es cerēju, ka mēs atbrauksim un brauksim mājās. Viens mums te visu laiku varbūt brauksim mājās.